Čau, čau, čau! Šajā video gribu parunāt vairāk par tiem iespaidiem un sajūtām un to, kā un kas notika Lauberē. Vakar tiku uzaicināts 6. augustā uz Lauberes jauniešu nedēļu. Tiku uzaicināts, lai parunātu jauniešiem, novadīt arī treniņu. Saprotu, ka tur ir diezgan liela problēma, tas ir mazs pagastiņš, kurā nav īsti bērniem, ko citu jauniešiem bērniem, ko citu darīt, un tur ir slikti piemēri, un sākuši lietot alkoholu un tā tālāk. Un tad uzaicināja mani, ka varbūt es varu nedaudz palīdzēt, pamainīt to domāšanu bērniem, jauniešiem, pastāstīt par sevīm un savu, kā es sasniedzu mērķus un tā tālāk. Jau braucot turieni, es zināju, kad es braukšu ar atvērtu sirdi. Es neko nesagatavoju, neuzrakstīju nekādu uzrunu, ko es kā darīšu, vienkārši braucu turienēm. Es zināju, ka es būšu tāds kāds es esmu, pastāstīšu par sevīm, ja gribēs bērni dzirdēt vairāk, pastāstīšu dziļāk, kas arī notika, trenējāmies diezgan maz un vairāk parunājām. Protams, es vairāk runāju, jautājumi bija diezgan maz, vienīgais jautājums bija par to, vai bija grūti atmest, tikt galā ar savām atkarībām. Un pārējo laiku es vienkārši izstāstīju savu stāstu tā no sirds, bez nekādiem filtriem, bez nekādas tur izpušķošanas, izdomāšanas, visu kā bija. Protams, ne jau sīkumos, ja būtu jāstāsta sīkumos, tas būtu ļoti gari. Bet es redzēju jauniešu acīs, ka viņi ieklausās, jo sākumā, kad es iepazīstināju sevi kā treneri un tur sporta darba attīstības organizātori, protams, ka es atceros, kāds pats es biju, kad tev atnāk kāds skolotājs, treneris, un viņš tur sāk gudri runāt, tu baigi neklausies. Un tad es pastāstīju, protams, kad es neesmu vienkārši treneris. Kad es trenēju, kad es esmu sporta profesijā, es tikai pēdējos 4 gadus. Iepriekš es bijis ar lielām alkohola un narkotiku problēmām un visādām citām dzīves problēmām. Un tas pamainīja to atmosfēru istabā, un jaunieši saprata, kad es tā teikt savējais, kad es neesmu ieradies tur viņiem stāstīt, kā ir pareizi, mācieties bērni, nelietojot alkoholu, kad es saprotu, kam viņi iet cauri, jo es pats tam esmu gājis cauri. Tā kā jā, bija ļoti forši, patīkami, noteikti bērni rakstīja pēc tam man vēl ziņas, kad būtu forši vēl mani satikt, vēl parunāt. Sapratu arī to, ka es gribu to darīt vēl. Ne tikai Lauberē, varbūt arī kādā citā skolā, pagastā, kur arī bērniem, jauniešiem vajag kaut kādu atbalstu, kur cilvēks var, kā es, pastāstīt savu pieredzi, savu dzīves stāstu, kad, lai arī kādā bedrē tas ir bijis dzīvē, tev vienmēr ir iespēja tikt ārā. Un man, kad es augu, nebija tāda cilvēka kā es. Tagad es ar savu pieredzi varu palīdzēt varbūt kādam citam jaunietim. Varbūt tas būs 1 no 10, 1 no 100, 1 no 1 000, bet tas būs labāk nekā 0. Lai jums forša diena, paliekam pozitīvi, ar skaidrs katras dzīvi, let's go!